kāda tur iepazīšanās? Bija vienkārši nospriedām, ka vajag lielāku minerāļu kliedētāju. Visas firmas, kādas tur apzvanīja, kas un kā, kurus tie nepiedāvāja, tā kā piedāvāja principā pēc gada pusotra, kamēr viņi tika saražot, jo es saprotu, ka tādas noliktavā mašīnas šī tik lielas nestāv. Un Andris principā iedeva, ja mēs ziemā sākām runāt, tad viņš pavasarī mums viņu iedeva jau. Nu, ne šito, bet blakus nomas mašīnu vai kā viņi skaitās, līdz kamēr saražoja šito. Un tad pēc gada atved arī šito, un to veiksmīgi paņēma apakaļ. Un tā sākās tā sadarbība ar viņu. Raksen šis būs 3. gads, jā. Būs 3. gads. Tu pārsvarā jau tagad tā drivers vai traktorists vienkārši dabū zvanīt tam inženierim vai vienalga tam tirgotājiem, jo kādreiz kaut ko nesaprot, un tad kļūdas vai kaut kādas nesaprašanās, tās jau tagad tās lielākās problēmas ir. Bet tāda visi darba kārtībā nejoši. Vienmēr palīdz pārsvarā jau. Mēs vienmēr paši sākumā mēģinām tikt galā. Kaut ko varbūt saspaidam vēl vairāk vai izdarām ne tā, bet tad, kad ir tas galīgi pēdējais mirklis, tad mēs zvanam, Bet ar šito mašīnu mums nav bijuši problēmas. Šito mašīnu mums ir gājusi. Nav bijis, ka mēs stāvējuši kaut vienu dienu vai stundu vai atkal. Reku ir speciālists, un es pats kaut ko visu saprotu, un esam tikus galā tiem monitoriem. Pārsvarā tagad bija tā demo mašīna vēl, tad kamēr mācījās, tikmēr tas process viss gāja ilgāk un dabūja kādu informāciju, piezvanīt un uzzināt kaut ko. Jā, vislielākais tas bonus, tas pluss ir to, ka ļoti daudz hektārus pa dienu var apstrādāt, tas atvieglo vairākas dienas, un pieņemsim tas, ka 10 tonnas var iekrāmēt. Nav vajadzīgs tā kā traktors, kas pieved tos minerālu mēslus, kad tur nav jāizpildās ik pa stundai vai 2. Ja ir maz izsais norma, tad tiešām var 2-3 pa dienu visu piepildīt un kliedēt mierīgi kāds 300 hektārus pa dienu. Tas kaut kāds mūsu saimniecība aptuveni 300 hektāri, tas būtu maksimālais, bet tas ir tāpat ļoti daudz.